Labi, parunāsim. Parunāsim par maimācību. Un savā iepriekšējā tikšanās reizē ar pirmsskolas izglītības mammām, ar Lauru Penku un brīnišķīgo mammu Eviju, kas arī gatavo savu bērnu skolē, mēs runājām par pirmsskolas vecāku problēmām un izaicinājumiem un arī šo gaišo pusi, kas ir bērnu gatavojot mājās skolē pašiem. Un šodien mūsu tēma nebūs par bērniem, mūsu tēma nebūs par mācību procesu, tā arī nebūs par mācību materiāliem vai par skolas sistēmas pretnostatīšanu maimācībai. Un mēs runāsim par kaut ko daudz dziļāku, runāsim par to, par ko runāt retāk, par ko runāt baidās, par ko runāt ir sāpīgi, par ko runāt ir kauns vai par ko neatklāja patiesībā kādreiz nevienam vecāki, kā viņi jūtās. Bet šī bēgšana no šiem jautājumiem savukārt kā sagrauj visu mūsu dzīvi, mācību procesu, visu ģimenes dzīvi un maimācību kā kāršu namiņu. Tāpēc es ierosinu šodien nebēgt, bet iet pretī. Un tā mēs parunāsim par maimācības vecāku psihoemocionālajām grūtībām ikdienā. Un es esmu Guna Kise, maimācības mamma 3 bērniņiem, un šodien es pārstāvu ģimeņu skolu apvienību kā valdes locekle. Un uz sarunu es aicināju maimācības ģimeņu lielu draugu, un maimācības ģimenēm nav droši vien jāiepazīstina ar Sandru Armanevu, bet dažus vārdus tomēr jāpasaka, jo Sandra ir brīnišķīga pedagoģe, terapeite, maimācības ģimeņu draugs un skolas būsim pedagoģi, kas arī šajā skolā laipni uzņem maimācības ģimenes. Un, ja Sandra, es kaut ko nepateicu, lūdzu papildiniet mani. Labdien! Labdien, Gun. Man vairāk sirdī iekrita maimācības ģimeņu draugs. Nu jā, laikam tā tiešām arī ir. Es vai nu citreiz sevi saucu par fanu, ja? Vai arī, nezinu, bērnu fanu. Nu jā, priekš manis ne tikai maimācība, bet viss mācīšanas un mācīšanās process, tā ir sirds lieta. Sirds lieta arī bijusi senāk saprast, kas tad tas ir, kā to visu veikt un ar ko sastopamies šajā ceļā mācot, gan skolā, gan maimācībā. Un es teiktu, šis mācīšanas un mācīšanās process un šajā ceļā sastaptās grūtības ir ļoti līdzīgas, vai tās būtu, vai ar tām sastopās skolotājs skolā, vai vecāks mājās. Un varbūt es vēl pieminēšu, man pašai pedagoģijas pieredze ir gandrīz 20 gadi. Nu tā kā tad es citreiz saku, es varu atļauties arī varbūt kādu kritiskāku savu skatījumu uz izglītības sistēmu. Jo es esmu bijusi tur iekšā. Ja, citreiz mēs jūtīgi rēģējam uz to vai ar kādām tiesībām, ja, tur, nezinu, kaut ko skolotājiem aizrādīt, bet tā, ka tas vairāk mana, ja izskanēs kāda mana kritiskākā doma, tas ir ne tik daudz kā uz kādu individu, ja, bet par sistēmu kopumā, ja. Tā, un to es esmu izbaudījis uz savas ādas, ja, teiksim tā.
Tas būtu, jā, par mani. Jums ir psihologa pieredze, jums ir terapeita pieredze darbā ar mājmācības ģimenēm, un vai jums ir mājmācības mammas pieredze? Mājmācības mammas pieredze nav pašai, un tieši tāpēc sarunās ar vecākiem es sevi nelieku eksperta jomā. Ja? Jo man ir pieredze kā skolotājam, ja, un jebkurā gadījumā katrs mēs to mācīšanas, ja, to procesu savā ziņā izējam paši, tādi, kādi mēs esam, ja, un es nevaru uzlikt kaut kādu savu redzējumu vai savas domas, kā tam būtu jābūt, kas ir pareizi vai nepareizi, ja, mammai, ja, jo jebkurā gadījumā tas ir jebkuras ģimenes, jebkuras skolotājas savs ceļš. Jā? Mēs tur, piemēram, pedagogi, jā, mēs pabeidzam mācības. Man ir maģistrs pedagoģijā, bet es klasē ieejot, es esmu Sandra, tāda, kāda es esmu šī brīdī. Jā? Un tāpēc ar lielu pietāti es arī runāju ar vecākiem šai ziņā, jā, jo tas ir viņu ceļš un kurš tad ir tiesīgs pateikt, ja, kā tad ir pareizi, ja, vai mans ceļš, kā es esmu gājusi, mācīšanas ceļš, tas ir tas pareizākais, ja. Nu, es nevaru būt etalons, ja. Tas var nederēt otram. Ja, tieši tā, tieši tā. Nu, es šeit nostāšos tādā koalīcijā ar jums, un sevišķi mani uzrunā šī te vēlme būt skarbai vislabākajā nozīmē un runāt tiešām skarbi un atklāti, un tikai tas var mūs tā satricināt kārtīgi, un tas virza uz pārmaiņām. Tāpēc šo sarunu es varbūt tā nedaudz garāk, bet iesākšu un ievadīšu ar tādu stāstu, lai mēs varētu veiksmīgāk iegrimt šajā svarīgajā tēmā. Un ieskicēšu tādu kā ainiņu no mūsu, manas, jūsu tētu, mammu izcelsmes, no rašanās, no bērnības, kad mazs bērns patiesībā nemaz nevar izdzīvot bez pieaugušā, bez saviem vecākiem, tīri tehniski, tīri fiziski nav spējīgs izdzīvot līdz konkrētam vecumam, kas ir pat aptuveni 7 gadi. Tātad visu šo laiku bērniņš patiesībā jau ir personība. Viņš personība ir jau no sākuma, no brīža, kad viņš ir ieņemts. Un to var apliecināt katra mamma, kas ir gaidījusi vismaz vienu, vēlams 2 bērnus, lai varētu atsekot tās atšķirības, kā viens bērniņš uzvedās punci un otrs. Un šajā brīdī bērns patiesībā ir nērts vecākiem, nērts ārstiem, jo viņš tur ir par aktīvu punciju, tur pēc protokola vajag zāles. Mēs ko daram? Mēs sākam viņu tā kā pakot. Varbūt viņš grozās vai guļ nepareizi, tad viņu vajag sagrozīt. Bērns piedzimst vecāks, jūtās iztraucēts, jo viņš nevar naktīs gulēt. Viņš atkal pako savu bērnu un skatās kādas gudras raidījumus par to, kā veidot miega režīmu mākslīgi. Viņš rūpējās par to, vecāks rūpējās, lai savi resursi būtu kārtībā, lai bērns neizdurtu sev acis, lai nenosvilinātu māju. Jā, tas ir svarīgi. Bet šis viss translē bērnam to, ka kad es esmu es pats, tad mani sāk nemīlēt, tad es nedaru, mani represē, tad man liedz uzmanību, man liedz atbalstu. Un šeit bērnam tas ir nāves draudz. Mēs jau noskaidrojam, bērns mirs, ja viņam būs draudz šķiršanās no sava pieaugušā. Un te mēs droši vien daudzi no mums ir dzirdējuši savā adresē tādas frāzes, ka labi, tad es aizēju, atdošu tevi tantei, atbrauks policija, tevi savāks, tāds tu man neesi vajadzīgs, un tā ir šķiršanās. Tas bērnam tā ir pilnīga katastrofa, un viņš to nolasa kā izvēli starp 2 lietām. Vai nu esmu es pats un mirstu, un mani nogalina patiesībā paši tuvākie, mani vecāki. Vai nu es atsakos no sevis un izdzīvoju. Un, diemžēl, šajā izvēlē
izņēmumu nav. Mēs vairāk vai mazāk visi esam atteikušies paši no sevis, jo es pats ir mans dzīvībai lielākais drauds. Un tā mums jau no agras bērnības ir pazudis kontakts pašiem ar sevi. Tad šie pieaugušie mēs izaugam, mēs izveidojam ģimenes, mums dzimst bērni, un bērniem augot mēs pēc kopijas mehānisma sākam. Bērni mums triggerē, viņi mums atgādina mūsu ievainojumus ļoti neapzināti, un arī mūsu sajūtas un reakcijas darbojas kā tāds kopijas mehānisms no bērnības, kas izpaužās pilnīgi nekontrolēti. Un vecāki šo neizprotot, vēl var iegrimt arī vainas apziņā par to, kā viņi rīkojās. Un mājmācības ģimenes savukārt šajā visā stāstā ir varbūt pat vairāk pakļautas tādām sajūtām, jo ir nemitīgi kopā, ir vairāk kopā un biežāk spiesti sadzīvot un miedarboties. Un šī miedarbība ir ļoti aktīva. Un lūk, pēc šīs ieskicētās ainiņas, tad mans tāds pirmais jautājums jums kā speciālistei. Kas šodien ir tā galvenā grūtība, tā lielākā problēma, kura pēc šī stāsta izpeld virspusē un kļūst redzama kā problēma vecākiem? Respektīvi, kas ir faktiskais tas, ar ko vecāki visbiežāk saskarās savās psihoemocionālajās grūtībās? Zinat, man nāk prātā, es domāju, tagad vai viens vārds, ģimenes, kas ir gājušas pie manas programmā par viltvārdšu sindromu, zinu, šo vārdu bieži lieto automatismus, bet papildinot, ja es savu automātisko reakciju, domu, sajūtu definēju kā tādu etalonu, kas iet ne pa labi, ne pa kreisi, es teiktu, tā ir tā lielākā problēma. Un šeit atkal es gribu tomēr piesaukt skolu savā ziņā, jo redzat, jūs teicāt, ka vairāk ar šo problēmu pat viņa aktuālāka ir mājmācības vecākiem. Šeit gan es nepiekrīstu, jo ja no savas pieredzes kādas ir sarunas ar vecākiem, jā, viņas ir daudz patiesākas, vecāki šai ziņā ir gatavāki mainīt savu redzējumu, jā, viņi gatavāki atzīt savas kļūdas, savus ievainojumus, pat savas traumatiskās pieredzes un kaut ko šeit darīt. Bet iedomājieties situāciju, ja es kā skolotājs, neviens skolotājs nenāk arī no kaut kādas ideālās pagātnes, jā. Un ja es ienesu, un es arī to visu ienesu klasē, bet ja skolotājs nereti to pasniedz, ka tā ir norma. Tagad, ja es tur no tevis tagad sāku šitādā balsī prasīt, un es uzskatu, ka tu nedrīksti stresot, jā, tur nereti skolotāji saka, vecākiem pasakiet bērnam, lai viņš neuztraucās, kad es kliedzu uz citu bērnu, jā, iegalvojot viņam, jā, jo man šitā ir jādara, un tā ir pareizi. Skolotāji nereti šeit vispār nav kustināmi, jā, un viņiem skolotājiem būs attaisnojums, un ka nav laika, nav spēka, jā, tur kur nu vēl mainīties, jā, labi, ka es vispār varu novadīt stundas ilgtermiņā, jā. Tāpēc es teiktu savā ziņā mājmācībā, ko no manas pieredzes, jā, par šo tēmu, es kā vecāks, kurš arī es kā pedagogs vecāks, mācot, esot kopā ar bērniem, varu nodot kaut kādas savas traumatiskas pieredzes, jā. To ir arī tāds jēdziens kā starppauģu trauma, jā. Un tad man šķiet, kas ir svarīgākais ir kā terapeitam, ka mēs par šo varam runāt, ka es šai vietā varu atzīt to. Ja? Skaidrs, ka, ko jūs te minējāt, arī nereti par
to labāk nerunāt. Jā, tur būs daudz kauna, daudz, daudz spēcīgu emociju, bet redziet, atšķirībā starp skolotājiem, ja skolotājiem tā būs pilnīga tabū tēma, jā, un nelaidīs klāt, tad vismaz manā pieredzē, pie manis kabinetā, jā, man nav bijušas nevienas mammas, neviena tēta, kurš teiktu vispār nelienat, jā. Es esmu, nezinu, man ir ideāli viss, jā, un vismaz pie manis kabinetā atveras ļoti, ļoti atvērts vecāki, jā, un savā ziņā man tas ir pat aizkustinoši, jā, jo es esmu strādājis ar skolotājiem, un šī atklātība, atvērtība, gatavība atzīt un vēlme kaut ko darīt, mainīties šajā jautājumā, jā, tā ir apbrīnojama. Ja, jo tiešām esot pedagogu vidū daudzus gadus, un cik tā ir tāda rigīda vide, ja, atkal runājot ar vecākiem, man tas ir pilnīgi liekas kā kaut kas neparasts un kaut kas ļoti īpašs. Un es domāju, tas ir šai ziņā, ka vecāks saprot, ka tas jau ir mans bērns. Ja? Un tas, ko es redzēšu no bērna, tas būs mans spogulis. Ja? Un šai ziņā es esmu gatavs mainīties. Ja? Nu, man to īpaši gribas uzsvērt, ka tas ir tas sākuma punkts. Tālāk, ja, jau mēs varam runāt, kas ir tās automātiskās lietas, ja, ko mēs nododam. Bet kā viens autors teica, kamēr mēs neatzīstam, ja, kaut kādus savus ievainojumus, savas kļūdas, ja, tad mums nebūs arī ko risināt. Ja. Tad pirmais nosacījums ir vispār atzīt, ja, un spēt būt godīgam, ja, un savā ziņā spēt būt ievainojamam, jo, protams, es šeit esmu vecāks, un kur nu vēl mājmācības vecāks, ja, kur tas spiediens ir lielāks parādīt, ja, ka es ar visu tieku galā. Ja. Bet šai ziņā, redzat, man ir svarīgi, kā es teiktu, mana misija darbā ar vecākiem mājmācības ir kliedēt daudzās ilūzijas, kas ir vispār pedagoģijas tēmā, ja, izglītības tēmā. Lai tieši mazinātu šo, mēs mēģinātu mazināt šo spriedzi, mazināt ilūzijas, jā, kas rada arī savukārt spriedzi. Jā, kad ja, skolotāji jau, viņi jau tiek galā ar visu, viņš jau ir skolotājs, jau ir, jo viņš ir izmācījies, tāpēc viņam tur, nezinu, viņš spēs ar visu tik galā, viņš visas lietas atrisināt, bāc, un es taču es nespēju atrisināt, jā. Un šai vietā, kas ir vecāks, ir spējīgs godīgi pateikt, es kā skolotāja pateikšu, problēma ir bērnā un ģimenē. Ja? Es neuzņemšos atbildību. Ja? Šeit vecākam nav kur novelt vainu, ja? un tad līdz ar to ja, viņš saprot, ka tā ir mana vaina. Ja? Tur, nezinu, bērns kaut ko tur ir trauksmaināks, jā, es saprotu, kad es esmu, piemēram, bijusi tur nepacietīgāka, ja? Vai prasīgāka, jo es saprotu, jo jā, tas nāk no manas bērnības. Ja? Tātad, jā, šis te galvenais jautājums nodefinēt to, kas ir un kas nav norma. Pirmām kārtām, ka mana uzvedība un manas sajūtas nav normālas, tāpēc ar tām kaut kas ir jādara. Zinat, man kā terapeitam īsti šis, kas ir norma, kas nav norma, tas ir tāds ļoti, redzat, relatīvs jēdziens, jā. Jo mūsu tendence ļoti ir īpaši izglītības sistēmā, ja, ko es pamanu, ir vajadzība pēc kaut kā, jā, kas ir pareizi, kas ir normatīvi, ja, pēc, nezinu, bērnu vecuma posma, kas viņam būtu jāprot, kas viņam, vai kā jūs arī minējāt, tur, nezinu, mammas punču, kā šis bērns ir pārāk aktīvs, ja, vai viņš ir, jā, mēs visur meklējam kaut kādas normas, ja, kaut kādu etalonu, kur nu ir pareizi un kas nav pareizi, ja.
Un, un es teiktu, tā ir arī viena no problēmām. Jā, mums ir jābūt šiem norādījumiem, jā, bet no otras puses es redzu, ka tieši tas arī rada um, milzīgu trauksmi, ja? Un ārpēc mans bērns nelasa. Vēl tur nezinu, pietiekami raiti 7 gados. Cita mamma to vispār uztver ārpēc mans bērns 5 gados. Mēs vēl raiti nelasām. Man jāsaka, man 5 gadi tikai, ja, bērniņam. Tāpēc, ka kā mēs rēģējam uz tām normām, kas ir normāli, kas ir kas nenormāli, kur nevajadzētu, ja tā būtu, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ja, jo ja vecākam ir jau no savas pagātnes, ja, no sava visa tā, kā mēs augām, kā mācījāmies, mūsu pieredze, jā, viss ir jābūt pareizi, jā, tev ir jābūt tādam un tādam un tādam, jā, un tiklīdz es esmu kaut kas citādāk, jā, tad tas rada milzīgu trauksmi, un tad vai nu es slēpšu, jā, to, ka, nezinu, kaut kādas lietas, ka es uzkliedzu, vai vēl kaut ko izdaru. Ja? Man būs tendence vienkārši noslēpt, jo es saprotu, nē, es jau zinu, ka es kaut ko nepareizi esmu izdarījusi. Ja? Vai nu atkal, nezinu, tieši pretēji ārprāts, ka tik es nekad mūžā vispār neuzkliegtu. Jā, par šī tēma vajadzība pēc kaut kādiem tiem etaloniem, kā ir pareizi, jā. Ai, es domāju, te varētu vēl atsevišķu veselu raidījumu tiešām veidot, jo es darbā ar vecākiem ļoti daudz ar to saskaros, ja, un augļi nav tie labākie. Ja, jo, nezinu, tik līdz tur sāk vecāki teikt, jā, bet tur mēs ārpēc programmu visu neizņēmām, jā, ārpēc mēs netiekam kaut kam līdzi, jā. Tas ienes mācīšanas procesā milzīgu stresu, jā. Un redzat, kur ir mans viedoklis, jā, kā es redzu, ka es nocitēšu vienu bērnu, skolēnu. Viņš 4. klases skolēns, puika teica, skolotājiem mācību grāmata ir kā bībele. Ja, ka mums svarīgākais ir mācību grāmata, svarīgākais ir programma, svarīgākais ir tikai tur, nezinu, manas idejas, jā, tā mācību programma, kas man ir jāsasniedz. Un šeit mēs nonākam pretrunā ar to, ko mēs skaisti runājam. Jebkurš augstskolas students, jā, mācās par to, ka darbā ar bērniem jābūt mācību procesā holistiskai pieejai. Ja? Mums ir bērncentrēta izglītība. Man gribētos pajautāt, kur es neesmu sastapusi nevienu skolu, kur ir bērncentrēta izglītība. Jo ko tas, ja mēs to nerunājam par skaistu, saprotiet, kā skaistu, tur, nezinu, ideju, ja? Realitātē viss vairāk grozās ap manu, kā es redzu, kam ir jābūt. Ja? Un tad arī līdz ar to es pazaudēju, ja es skatos uz normām, ja? vai tur, nezinu, slēpju kaut kādas savas, tur, nezinu, vājās puses, lai tikai parādītu sevi kā veiksmīgu, nezinu, skolotāju veiksmīgu vecāku, ja? Atkal mēs varam dzirdēt, ka šeit nav bērns, ja? Šeit nav centrā bērns, ja? Ja. Nu, es domāju, ka šeit ir pati definīcija, kas tad ir bērnu centrēta mācīšana. Nu, ka tur nav tā izpratne pedagogiem, ko tieši tas sevi ietver un kādu sirds attieksmi no manis uz bērnu tas prasa. Pat ne par tehniskajām lietām, bet par mīlestību uz darbu, uz bērnu, uz visu šo. Bet nu, noslēdzot šo te iepriekšējo tēmu, es drīzāk varbūt neveiksmīgi izteicos lietojot vārdu norma, jo doma bija, ka problēma mūsdienu vecākiem vislielākā un galvenā pirmā ir saprast, ka viņam tā problēma ir, ka šī sajūta, kā viņš jūtās, nav laba. Un te es ieliku šo vārdu norma, kas mums pavēra brīnišķīgu iespēju iegribt iekšā
ārkārtīgi svarīgā tēmā, un par to mēs noteikti tiešām varētu atsevišķi runāt kādā pilnīgi šai tēmai veltītā reizē. Jā, Jā, bet redzat, Guna, man ir tā, ka mana pieredze, jā, ko es dzirdu kabinetā pie sevis, vecāki ir ļoti atklāti, jā, ļoti atvērti. Un, jā, protams, jā, viņi jau ir tur, jo viņi jau ir pie jums. jā, jā, arī, jā, protams, kas notiek, jā, ārpus kabineta, kā notiek, es pieļauju, redzat, šis jautājums savā starpā, mājmācības ģimene viena ar otru, jā, kā es saprotu, ka, ko pieļauju, tur varētu būt, jā, tāda bailes atklāties, jā, parādīt savu kaut kādu, kaut kādas savas kļūdas vai kaut kādas savas grūtības, ja, jo mēs dzīvojam Instagram laikmetā, ja, visāds Montessori materiāli, mēs dalāmies ar visādām fantastiskām idejām, ja, un tad pat ko es gan esmu dzirdējis, ka savā starpā, jā, mājmācības ģimenes, uh, varbūt jūtas ļoti neaizsargāts, un tur gan ir vēlme paslēpt kaut kādas, jā, jo mēs viņam tur viss notiekās, viņi jau tur, nezinu, tur globusus un ko, a mums tur, nezinu, piemēram, ir unschoolings, jā, vai es netieku galā vispār tur, nezinu, ar motivāciju, jā, un kā tagad, kā mums satikties šajās atšķirībās. Uh, Par to gan, par to man sāp sirds, par to es esmu domājusi ļoti nopietni, ka gribētos šo tēmu celt augšā, kā mājmācības ģimenes varētu vairāk, nezinu, šai ziņā satuvināt, aicināt būt atklātākiem, ja, nebaidīties būt ievainojamiem un parādīt to, nu, būt patiesiem, ja, kā mums iet. Jo es saprotu, ka varētu būt savā starpā kaut kādos pasākumos, ja, kopējos tur gan. Varbūt tās bailes, ja, ka ārpēc mans bērns tur, nezinu, skraida kā traks, ja, pārējie tur, nezinu, viss kārtībā. Nē, tā tad es esmu, nezinu, kā mācības māma, nu, nelabi samācījusi, ja, neprot audzināt. Neesmu socializējusi. Jā, neesmu socializējusi, jā, pietiekami labi. Šo gan jautājumu, jā, es domāju, te mēs varētu parakt, tas būtu tāds skarbi, jā, es saprotu, jo es pieļauju, tā ir kā mazliet tāda savstarpēji tabū tēma, jā. Bet atkal, kam ir bērnu centrēta mācīšana? Vienam tā būs Montessori iegrimšana ar visu galvu, un viss ir ideāli perfekti. Citam tas būs unschoolings. Es klausos, kā es jūtu, kā bērns jūtās, un skatos, ko viņam vajag, un vispār pie viņa nelienu lieki. Ja, tā ir mana bērnu centrētā mācīšana. Citam ir Jā, tāda. Mēs šajā visā par savām grūtībām ne tikai teikt, bet kliegt. Man ir slikti. Es gribu pastāstīt jums, cik šodien bija grūta diena, un lai šī kultūra ienāktu mūsu starpā mājā. jā, bet redzat, atkal, kur es domāju, tiklīdz mēs iziesim sarunā ar otru, mūsos neapzināti ienāks norma automātiski. Tā. Mēs varam sākt kritizēt, jā, nu, paskaties, tavs tur bļauj, jā, tur tā, oi, tur iesita, jā, nu, klausies, tur, nezinu, šitas nav normāli, jā. Es saprotu, ka savstarpējā kultūra, pat mājmācībā starp vecākiem, arī var būt tāda diezgan kritizējoša, jā, un šo gan es esmu dzirdējusi diezgan daudz, ka ir ir bail atklāties. Jā, ka jūs sakat, jā, ja es kliegtu, jā, bet lai es spētu kliegt, jā, pateikt, klausieties, tagad jums te viss ideāli, jā, man šķiet, ka vispār es jūtos tagad pavisam, nezinu, slikti, jā, ka mēs to un to nedaram, jā. Saprotiet, šī viltvārža sajūta,
ja, viņa jau ir arī, viņa ir tāda sociāli pat veidota, ja. Tas visi Facebook, Instagrams, mēs jau tur neliekam, tur nezinu, ārpēc paskatieties, cik es, nu, ar bērnu šodien netiku galā, ja. Mēs ko liekam? Visas foršās bildes, visi forši paskatieties, mēs šodien to darījām, mēs šodien to, un kādu priekšstatu tas manī otrā uzreiz vēl tā salīdzināties, ja, jo tā es esmu veidota, ja salīdzināties, kāda man šodien ir 4 vai 10, ja, kādas man ir atzīmes. Un tā arī kāda es kā mamma, es šito nedaru. Mums vispār nav darba lapa. Manam bērnam tur pasaka vārdu darba lapa, viņam histērija sākās, ja. Un kā tagad, ja? Un kā lai izdara tā, lai mēs nesalīdzināmies, lai mēs varam pastāvēt, viena, kura mamma ir unschooling, un viena, kura tur, nezinu, māca globusu, tur, nezinu, no galvas, ja? Un ka mēs varam dažādas pastāvēt, ja? Un tāpēc redzat, ka citreiz saka, kāda ir mājmācība, laba vai slikta, dara vai nedara. Kas ir mājmācība? Mājmācība tas ir nosaukums. Mēs nevaram pateikt, vai skola ir sliktā vai laba, mājmācība ir slikta vai laba. Ja? Pirmkārt, kā rokās ir tas instruments. Ja? Kā rokās ir šis instruments. Un kāds būs bērns, kāds instruments konkrētam bērnam ir derīgs, ir vajadzīgs. Ja? Nu, tāpēc tā arī ir viena no tēmām, par ko man sāp sirds, kad vecāki dažreiz aiziet, saka, nu jā, mājmācība nav priekš mums. Uh, tas nav par mājmācību, ja? Tas būs par emocijām, ar ko es netiku galā, tas būs par kaut ko, tas nebūs par mājmācību. Ja? Un tas būs par kaut kādām niansētākām lietām. Jā, gribu vēl šeit vienu būtisku jautājumu uzdot, kad mēs redzam, ka kāds cieš, ka kādam ir slikti, kāds vecāks ir vai nav mājmācībā, bet netiek galā ar sevi, savām emocijām un neredz savu problēmu un nenāk pie jums, pie citiem speciālistiem. Ko mēs tajā varam darīt? Mēs varam izglābt tikai to, kuri grib, lai būtu izglābti. Diemžēl ir tā, ka es teiktu, redzat, mums skolotājiem, pedagogiem, un šeit es domāju visus vecākus, ja kurš mājmācības vecāks ir pedagogs, ja, un šī ir palīdzošā profesija. Mēs, kuri esam vai palīdzošās profesijās, ja, vai vecāks, nu, nevar nosaukt, ka tā ir profesija, bet tā arī ir mūsu vecāku identitāte, ir palīdzēt bērnam. Ja? Tāpēc šeit ir jāsaprot, ka jā, mums būs grūti noskatīties, ja liekas vecākam. Es varētu palīdzēt otram, jā, viņš, nu, tikai liekas atver acis ieraugi, jā, bet ir jāsaprot, ka, nu, diemžēl nevarēšu, jā, jo palīdzēt, kā es teicu, var tikai tad, ja otrs vēlas. Diemžēl nereti mūsu kultūrā ir tā, ka man ir labāk, nezinu, vai skarbi varbūt tas skanēs, labāk ir mocīties. Diemžēl tā ir, man var nepiekrist, bet redzat, jo tas ir ierasts. Ciest varbūt ir ierasts, jā, es mocīties ir ierasts, un tagad mainīt domāšanu, mainīt sevi, tas jau nav tā, jā, tas nav tik viegli, un terapijā es ar to sastopos katru dienu. Ja, kad mēs runājam, mēs žēlojamies, ja, bet nu, es jau neko nevaru izdarīt tur. Ja, šī tāda pat bezpalīdzības sajūta. Un šeit tad drīzāk, ko es varu ieteikt, pirmais tātad saprast, ka nu, es nevaru izglābt cilvēku. Ja viņš pats nevēlas, ja, jo tiklīdz vēlēsies, tad būs arī ļoti konkrēti jautājumi. Ja? Klau, ko tu darītu? Ja? Klau, man, nezinu, man
Mm, es pat nezinu, nezinu, es dusmojos uz savu bērnu, es noraujos, jā, nezinu, man viņš kaitina, man gribas tur, nezinu, viņu labāk uz skolu aizsūtīt, jo es netieku galā. Kā tev ir? Nu jā, tad saprast par to, ka to atšķirību, kad man otrs, kad vecāks vienkārši stāsta par savu situāciju, vienkārši kā stāstu, šeit es nepalīdzēšu. Lai cik es gribētu, šeit es nepalīdzēšu. Ja cilvēks jau vecāks ir gatavs kaut ko mainīt, ja, tad viņš ir pajautās, ko tu darītu, ja? Kādas ir tavas domas, ja? Kur es kaut ko ne tā daru. Ja? Tur jau būs, tad šim vecākam var palīdzēt, ja? Uh, nu, vai es pareizi sapratu jūsu domu? Jā, protams, šis jautājums jau šādā veidā ir ticis atbildēts daudzas reizes. Vienkārši tā cerība, ka kāds kādreiz pateiks, nē, ir tomēr viena lieta, kā mēs varam izglābt pasauli. Un, jā, nav. Nav, diemžēl, un arī pat Dievs visus nevar izglābt, jā, viņš ir devis to brīvo gribu, un, un šeit ir tā, ka tiešām, diemžēl, man ir bijis, es mēģinu izglābt arī pat mājmācības vecākus, es tur sarunā labi tiekamies katru nedēļu, es emocionāli atbalstīšu, un tik un tā vecākam tas varbūt nē, man ir par grūtu, es eju pie, nē, mēs ejam atpakaļ uz skolu. Skumji ir grūti, bet Kādreiz stāstu saviem bērniem, kad viņi man žēlojās, ka viņiem ir grūti, slikti, bet, nu, kā risinājumu neredz vai nedara, tad es salīdzinu to ar situāciju, ka tu tagad stāvi ar zeķiem dubļainā peļķē un žēlojies, ka tev kājas mirkst. Nu, vienkārši kā pārā un ej žāvēties. Ja, un tas uz bērniem īstenībā tīri labi darbojās. ļoti labi, tad viņi arī izaugs, bērni vairāk darītāji, jā, nevis tādā būs bezpalīdzība. Ir jāsaprot, ka tie cilvēki, kuri vairāk žēlojas, vai viņam būs tendence, jā, kā vecākam kaut ko slēpt, tur ir iespējams tā saucamā iemācītā bezpalīdzība. Jā. Un lai šo mainītu, jā, tas nav tik viegli, jā. Nu, tur ir vajadzīga terapija, jā, un tādu vienkārši, un šeit mēs varam vienkārši mēģināt, nu, es jau tev vienreiz runāju, otrais, un mēs, liekas, nekas nemainās, tā kaut izdari kaut vienu lietu, jā, bet ja cilvēks, nu, katrs mēs varam tikai tik, cik mēs šī brīdī varam, jā, un šai ziņā te arī mēs nereti kā pedagogi mēs gribam, lai tas bērns, nu, arī viņu izraut bišķi, nu, tu jau bišķiņu ātrāk kaut kur, lai viņš varētu kaut ko vairāk, jā, jo man šķiet, es gribu, lai tu esi šeit, jā, lai tev jau, jo tev taču pašam būs labāk, jā, bet jāsaka, ka tā ir mana vajadzība, tomēr, jā, un tad jau tā arī vajadzība glābt pasauli, jā, kad nu, te tad mums jāiet uz supervīziju, ja, ko dara jebkurš terapeits, ja, nu, tā, kad mums ieslēdzas, ja, tā emocionālākā vajadzība, tagad izdarīšu labu tev, ja, tad Panākšu un noķeršu un izdarīšu to tev labu. labu, jā, tad mums pašiem ir jāiet ārstēties uz supervīzijām, uz terapijām. Tātad ir kaut kas, ko mēs varam darīt. Mēs varam iet paši ārstēties uz supervīziju. Jā, jā. Nu, nu, ko turpinājumā es vēlētos pacelt augšā tādu vēl kādu sāpīgu tēmu par to, ka vecāki nespēja, nevis negrib, nevis neprot vai nezina, bet nespēja iedot bērnam to, kas ir vajadzīgs, kas bērnam ir vajadzīgs. Un kā šis mehānisms darbojās, kā es to redzu, šis te pirmais punkts ir tas, ko mēs jau te arī apspriedām, un jūs teicāt, ka apzināties, ka patiesībā jau no kontakta ar sevi izaug sevis pazīšana un apzināta sevis saprašana. Apzināts vecāks savukārt ir spējīgs saskatīt to problēmu, kas viņam ir, un sākt virzīties risinājumu virzienā.
un uzstādīt tādu kā diagnozi pašam sev, ka nē, es jūtos tā, kā es negribu justies, es rēģēju tā, kā es negribu rēģēt. Un tad nākamais obligātais punkts, manuprāt, obligātais ar lielu izsaukuma zīmi, ir jāiet mācīties. Vecākiem ir jāmācās būt par vecākiem. Ir iespējas mūsdienās, mūsdienu interneta laikmetā vienkārši karaliskas. Kaut ko nezināt ir tava brīva izvēle. Un šo te lietu būtu vispār jāpaceļ valstiskā līmenī, par to jau droši vien ir runājuši un runā cilvēki jomās, kad vecākiem ir jānodrošina izglītība. Tu nevari darīt labi to, ko tu neesi mācījies darīt. Nedrīkst mācīties uz pirmo bērnu tā kā, pilnīgi bez sagatavošanās. Mēs varam kaut cik sagatavoties. Un tad, lūk, parādās šī spēja dot. Es jau it kā zinu, es jau protu, ar ko es arī pati saskāros. Cik es gudri, es zinu, ko manam bērnam vajag. Situācijā es nespēju. Es vienkārši izdaru tieši to pašu, ko pirms gada vai 2. Nespējot nokontrolēt savu rīcību, savas dusmas, savu nespēju panest bērna stiprās emocijas un tikt galā ar savējām tajā brīdī. Un te es redzu, ka 4. solis doties terapijā, kas šīs lietas var sadziedēt. Un tur, protams, ir katram savi virzieni, savi veidi, kāda tieši terapija, kāds tieši cilvēks tev pretī var palīdzēt, bet to ir jāmeklē. Un no šī tad mans jautājums, cik šodienā vecāki ir spējīgi bērnam dot tieši to, ko viņiem vajag, un cik viņi paši ir apzināti savā došanā un izglītoti emocionāli. Tā, redzat, šī tēma ir interesanti, ļoti pat tāda, es teiktu, emocionāli piesātināta, kad es kā vecāks vai es kā skolotājs zinu, ko tev bērns vajag. Un mēs arī programmā par viltāžu sindromu šo tēmu viena mamma iesāka par gribu vajag, un ļoti, ļoti daudz par to diskutējām. Jo, redzat, ir jāsaprot, šī tēma nav viennozīmīga. Jūs iespējams piekritīsiet, ka mēs bieži lietojam tādus teikumus, esot kopā ar bērnu. Tev vajag tagad iznest miskasti, tev vajag tagad aiziet uz mūzikas skolu, tev vajag tur tagad paēst. Bet pagaidiet, vai bērnam šī brīdī vajag iznest to miskasti, vai bērnam vajag, pašām viņam vajag? Es teiktu, vispirms apzināties, ja, kur es savu, kā vecāks, kā pieaugušais, kā pedagogs, uzlieku savu vajag uz bērnu, bet viņam tanī mirklī nevajag. Jau šī vien apzināšanās mazinās to automātisko kaut kādu, tā kā neratikās cišanās pret sienu. Es tam bērnam saku, tev taču vajag, viņš man tur nemācās, nesēžas tur pie galda, tur vai, nezinu, nesakārto istabu. Saku, bet pirmais ieraugiet, ka šis vajag ir jūsu, nevis bērna. Ja? Uzreiz jautājums, uzreiz vecāki, jā, bet es taču esmu vecāks, es zinu, kas ir bērnam vajadzīgs, jā. Jā, bet neaizmirst, viņam nav 3 gadi, jā, un viņam šo vietu jā, jūs atbildat par viņa dzīvību, viņam, jā, par viņa paēšanu, jā, bet šī, ko vajag, ko nevajag, jā, šai vietā ir jābūt ļoti arī apzinātam, jā. Un es teiktu, jūs jautājāt par to, cik emocionāli izglītoti un gatavi un spējīgi ir bērnam dot. Es teiktu, pat drīzāk nevērtētu to gatavību, bet ko es sastopos praksē, tie vecāki, kuri ir gatavi ar sevi strādāt, gatavi ieraudzīt kaut kādas savas lietas,
viņi arī rezultātā vairāk dzirdēs bērnu, vairāk redzēs bērnu. Ja, jo saprotiet, ja es akli vienkārši es dzīvošu tā, ka es vienkārši izdarīšu labu bērnam, ja, tad es pazaudēšu to dzīvo saikni, ja, ar bērns jau kļūst objekts, ja, kuram ir jāizdara labi, ja, kuru tagad ir jāiemāca, viņš vienkārši tā kā jāpiebāž kaut kādu maisu, ja. Un tas jau, tad jau es nevaru apmierināt bērna vajadzības, jo, lai es zinātu, lai es ieraudzītu, jā, kas ir bērnam šī brīdī vajadzīgs, jā, man ir jābūt, kā jūs teicāt, pašam apzinātam, nevis automatizācijās tādās dzīvot, un spējīgam, jā, sadzirdēt otru. Nevis caur savām brillēm, ja, skatīties un vienkārši uzlikt kaut kādus tos vērtējumus. Ja. Priekš manis kā terapeita man šķiet, tas ir pats svarīgākais, un tas būs noteicošais, jo skaidrs, ka neviens vecāks, neviens skolotājs nav ideāls, ja, un Vinikotam ir tāds labs termins pietiekami laba mamma. Ja? Man ir jābūt pietiekoši labam, pietiekoši labam vecākam. Ja? Es nebūšu ideāla. Un svarīgākais, es domāju, ja vecāks ir gatavs šai procesā, es nezinu, šai misijā būt par vecāku, bet tādu, kur es ceļu savu apzinātību, ja? Tad man ir vismaz kā vecākam lielāka cerība, ka es sadzirdēšu bērna vajadzības, jā, sadzirdēšu viņu tiešām kā cilvēku, nevis kā manu kaut kādu ideju, manu vajadzību un trauksmi tur izpildes objektu, jā. Tāpēc man ir pat plānā, ko es pat domāju, darbā ar vecākiem mājmācībā, pat varbūt iespējams ieviest savā ziņā obligātas supervīzijas. Jā, jūs minējat par terapijām, protams, ideālā ziņā, kad mēs varam tur strādāt arī dziļāk, protams, terapijā ar kaut kādām tām automatizācijām, jā, kaut kādām tām sajūtām. Ko nevaram supervizēt, bet regulāras supervīzijas, jā, tas būtu liels atbalsts. Tāpēc priekš manis, pie manas mājmācībā, es saku, viens no pamatnoteikumiem ir mūsu sarunas, mūsu sadarbība, jā, kur vecāks var atnākt, izrunāt visu, kā viņam tagad iet, visas savas grūtības, visas savas lietas, un tad es varu ienest kaut kādu vai nu citu skatījumu, jā, vai definēt lietiņas, ar kurām vecāks tad var pats strādāt, jā, un šādā veidā vairāk tad, apmierināt bērna vajadzības. Bet vai jūs uz doto brīdi varat teikt, ka ir daudz, vai tomēr varētu būt vairāk to ģimeņu, to vecāku, kas iet uz terapijām, kas ierauga problēmu un atnāk? Tas tā kā objektīvi starp ne tikai mājmācības, bet arī skolas bērnu un citu ģimeņu tādā kopējā statistikas līmenī. Es teiktu tā, salīdzinājumā, ja mēs skatāmies, ka mājmācībā vecāks ir arī pedagogs, jā, un es salīdzinu ar skolas pedagogus, jā, viennozīmīgi mājmācības vecāku ir krietni vairāk, jā, un tā vēlme nākt un padalīties, izstāstīt, jā, ir daudz lielāka. Ja, tur patiesībā skolotāja pozīcija vispār labāk nekā, ja, mājmācības vecāki krietni gatavāki ar sevi strādāt. Protams, gribētos vairāk. Protams, jā, tā nav nospiedošā masa, ja, kur nāks un runās. Bet laikam priekš manis, kā šai ziņā, nākušai no skolotāju vides,
šis jau liekas tāds, ka nu, tomēr liekas, ir tik daudz vecāku, kuri ir gatavi ņemt, un viņi ir ļoti pateicīgi pēc sarunām. Um, un jūt to atbalstu, bet es domāju, redzat, man šķiet, tas arī kaut kāds mūsu kultūrā ir saistīts, ja tāds, es labāk savā namiņā, ja, labāk nesīšu, nu, ko es tur uzbāzīšos, un nerad vecāki saka, nu, ko es jūs tur, nu, jā, ko jums tur uzbāzīšu, ko es tur jums savas tās problēmas, jums jau tā ir daudz, es saku, pagaidiet, tas ir mans darbs, ja, nu, tā, ka šeit nav runa par mani, es jau tikšu galā. Bet jā, šis fenomens, ka es eju un meklēju palīdzību, runāju, jā, um, ka, nu jā, to ir grūti. Vēl es pieļauju, jā, kaut kādus kursus, jā, kaut kādas grāmatas palasam, jā, bet nu, grāmata nedos to, ko dod dzīva saruna ar speciālistu. Jā, jo grāmatu mēs tulkosim pa savam. Jā, un grāmata izmaiņas nes reāla pieredze. Tikai tā nes izmaiņas. Mazliet par attiecībām, jo šī ir ļoti svarīga tēma, dzīvojot cieši ģimenē, esot bieži kopā. Un varbūt tā būtu arī iespēja daudziem uzzināt, ja kāds nezina, kas ir Džona Bolbija piesaistes teorija. Jā, tā kā varbūt nedaudz par šo tēmu gribētos jūsu viedokli, kā ir ar attiecībām ģimenē mājmācībniekiem un skolas bērniem. Vai mēs par to varam runāt, vai tie būtu tikai pieņēmumi un tādi vispārinājumi? Zinat, kādā kontekstā es uzņemtos runāt par to, un kas man šķiet ļoti būtiski, par ko izglītības sistēmā maz runā. Man arī bija rakstīns par to, kas mani pārsteidz, ka mūsu izglītības sistēmā ir par vispār tāda sajūta, ka skolotāji, pedagogi netiek izglītoti vai neprot, neapzinās šo piesaistes teorijas nozīmību, ja, un īpaši saistībā ar to, kā tad bērns mācās, ja, jo, ja man nebūs piesaiste, ja bērnam nebūs tās drošās piesaistes, ja būs stresa vide, mēs speciālisti jau saprot, ka tad visa prefrontālā garoza atslēdzas, ja, un tur nebūs nekāda runa par mācīšanos, ja. Drīzāk šai kontekstā skolas bērnu pieredze, ja, ar piesaisti un mājmācības ģimenes, ja, ģimene piesaisti, jo saprotiet, skolas bērni, viņi iet uz skolu, un man šķiet skolotājiem tāda sajūta, nu, jā, es atnāku mācīti, bērni, man te nav jāmil, man te nekas, es taču nāku uz darbu, bet bērns tur nāk, viņam pirmais būs pajautāt, kuram bērnam, tur nezinu, man matemātika nepatīk, kāpēc man nepatīk skolotāja. Ja? Viņam būs par piesaisti. Kāda ir šī piesaiste ar konkrēto pedagogu? Un bērnam viss būs caur piesaisti. Un kā tad bērni uzaug šādā vidē, kā viņos veido šī sistēma, jā, visu gan nervu sistēmu, visas piesaistes, un kādas piesaistes veidojas ģimenē. Jā, man drīzāk interesētu šis konteksts. Jā, un ir jāsaprot, ka attiecības ir vitāli svarīgas brīdī, kad mēs mēģinam kaut ko savam bērnam iemācīt. Un tas ir arī viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem man kā mājmācības mammai, vai tad bērni tevi klausa, vai viņi neuztver tevi kā vienkārši kā mammu, un kā tu pārslēdzies no mammas uz skolotāju, un šāda veida jautājumi. Bet te es gribu teikt, ka mēs ar vīru ļoti apzināti izglītojamies un pētām, kā veidojās attiecības starp vecākiem un bērniem, lai viņi dzirdētu mūs un lai viņi ņemtu no mums to, ko mēs dodam. Un tāpēc es aicinu arī visus, kas klausās, kas dzird, kad ir pieejami materiāli, ir pieejamas meistarklases un vienkārši kaut vai Wikipēdijā informācija par to, kas tas ir.
Džona Bolbija piesaistes teorija. Un vēl es piemetināšu arī ļoti no sirds iesaku Daniela Sīgela grāmatas. Viņš arī ļoti labi runā par šo piesaistes teoriju, par šo starppersonu saikni un kā tā ietekmē gan mācīšanās procesā, gan audzināšanā, kā tas veido bērna neirobioloģiju. Ja? Uh, Tur viņam ir tāda Daniels Sīgels, viņam ir daudz grāmatu arī tieši un arī, starp citu, arī kursi, webināri, ja, par to, kā tieši veltīti vecākiem, ja, vecākiem par attiecībām ar bērnu. Un kas ir svarīgi, ka viņš skaidro šo neirobioloģiju un šo piesaisti, ja, kā tā ietekmē visus pārējos procesus. Ja. Man ir ļoti skumji, ka skolā to aizmirst pedagogi, ja, tā ir kā tāds ir pilnībā izslēdz, ja, šo lietu, ka es kā skolotājs, es ietekmēšu bērnu. Bet pagaidām ir tā, bērni ir šitādi, bērni, tas ir tur Jānītis ir nepaklausīgs, Anniņa tur pārāk klusa, bet mēs esam divi, jā, vismaz divi šajās attiecībās. Un es arī kaut ko ienesu, jā, un skatīties, kā es pasaku, kā es runāju, tas, ko es pasaku, kā tas otrā rezonē. Nevis meklējam vainīgos, jā, jūs tur šito ne tā, šito ne tā, bet kā mūsu savstarpējās, jā, attiecības. Un tāpēc arī, kad vecāki neredz, saka, nu jā, tur skolā tomēr vairāk ciena, ja, un vecāki saka, jā, es gribu būt māma, nevis skolotāja, ja. Nu tā, tik un tā šī tēma pat arī skolā būs skolotāji, kurus cienīs, kurus necienīs, un gala rezultātā tas būs par ko? Par attiecībām, ja? Un attiecību niansēm, un tas, ka, ja skolā tagad cienīs vairāk, varbūt tas ir Jancītim vienkārši baiļu dēļ, ja? Vai tāpēc līdz ar to viņš būs iemācījies veidot tur, nezinu, labas attiecības ar pieaugušo, ja? Tāpēc aicinu vecākus tiešām paskatīties uz sevi, ja? Ka es saprotu, jūs aicināt nu, tā tiešām uz to sevis apzināšanos, pilnīgi parakstos un zem šī moto, zem šī aicinājuma apzināties sevi, paskatīties starp personu, ja, mūsu saitēs, kas ar mums starp mani un bērnu notiek, ja. Ne tik daudz likt tos vērtējumus, mācība der, vai tur, nezinu, es negribu būt skolotāja, ja, kas notiek ar mūsu attiecībām, ja. Paldies, jā. Un jā, kā tādu pēdējo tēmu šodien es gribu pacelt sev laikam vislielāko palīdzību, ko es saņemu. Un tā ir, jā, lai es kā mājmācības mamma justos droši, mēs gribam justies droši, ka es saviem bērniem dodu visu nepieciešamo, gan izglītībā, gan attiecībās, un tas mans lielais pirmavots ir Dievs, ir ticība. Jo tieši Dievs ir radījis gan mani, gan manus bērnus, gan šo pasauli, un tieši Viņš arī zina, kā Viņš grib mani lietot kā mammu, kā cilvēku. Viņš ir iedevis man instrumentus, lai es ar tiem kaut ko daru, un lai es to sadzirdētu, man ir jābūt attiecībās ar viņu. Un šī ieklausīšanās sevī, ieklausīšanās Dievā, ko Viņš vēlās, lai es daru ar saviem bērniem, un ko Viņš vēlās, kā mēs dzīvotu ikdienā. Jo ikdiena ir stipri vairāk par mācībām. Tad, nu, es tā retoriski domāju, kā izjūt mājmācības procesu, un vai ir tādas ģimenes, kuras nav kristieši, kuri
nesmeļās pie dieva spēku. Mana pieredze, pazīstot mājmācības ģimenes, liecina, ka vairums, absolūts vairums ir kristieši. Ko jūs teiktu, vai tā ir, vai man ir taisnība, ko jūs novērojat, un kā tas palīdz mājmācības procesā vecākiem atrast šo savu psihoemocionālo stabilitāti? Mana pieredze ir tāda, ka pašreiz es teiktu, varbūt pat lielākā daļa nav kristieši, jā, bet redzat, kur es redzētu atšķirību pašā misijā, uztverē, mājmācības uztverē. Tur gan parādās atšķirība tām ģimenēm, kuras nav kristīgas. Tur vairāk es dzirdu, ka mājmācība ir tāds, zinat, savā ziņā bēgšanas variants. Nevis kā misija, kā būšana kopā ar bērnu, vēlme kopā mācīties, vairāk par vērtībām. Lielākoties tur ir vairāk tāda, vai tas tiešām ir kaut kāda, tur, nezinu, bērņa slimības dēļ, jā, izvēles mājmācību, vai tad tur norganizēja ar mājmācībā, bet tur strādā skolotāji, ja. Atšķirība būs tādā misijas, jā, tādā tā mājmācības vērtības uztverē. Un ļoti interesants jautājums, jā, līdz šim es nebiju domājusi par to atšķirību, kāda ir runājot ar kristīgām ģimenēm, mājmācībā un tām, kuras nav ticīga, kurām nav ticības dzīves. Es šeit redzu, laikam, tiešām vairāk, man ir tā, ka savā ziņā man ir interesantāk runāt ar kristīgām, jo te mēs vairāk runājam par vērtību, te ir runa, nu jā, te par netik daudz tur, nezinu, kā tur, ko darīt ar trauksmi, tas arī ir, bet mēs tik un tā skaram, ir kaut kāda tas meta, jā, kaut kāda meta doma, meta ideja, jā, un skaidrs, ka ja līdz ar to ir kaut kāda lielāka vērtība tam, ko es esmu izvēlējusies, jā, šai gadījumā mājmācības ceļš, jā, tad tas, es pieļauju, noteikti dot kaut kādu spēku arī krīzēm, apstiprinājumu, ka tomēr, kad krīzes brīdī, nu, pat ja man liekas nesanāk, bet es saprotu, ka šī ir mūsu vērtība, jā. Šī ir mūsu kristīgā vērtība, jā. Es jūtu to, ka tas, nu, Dievs man ir aicinājis, jā. Tad tas dod lielāku spēku izturēt. Lai gan ko es tagad tā runāju, domāju arī, tas var nest arī lielāku krīzi, ja tomēr mājmācības procesā ir liels grūtības, emocionālas, jā, netieku galā ar bērniem, nav motivācijas, un arī pat kristīgām mamām var būt, jā, bet es negribu būt skolotāja, ja, un tad liekas, nu jā, ir lielā iekšēji pārmetumi, jā, bet es jūtu, ka es netieku galā, jā, un man, nu, tagad nezinu, bērnu vest uz skolu, jā, nereti man ir tā, ka pat mammas nepaziņo, ka aiziet prom. Vai kaut kādu, jā, vai ir kauns, jā, vai kaut kāds, ka, nu, te mēs tagad nododu vērtības, jā, un bēgu uz skolu, jā. Nu, tā ka var ienest arī šādu aspektu, ja, ka nereti, jā, kristīgas ģimenes iesāk, bet neizdodas viņām, jā, un tad bezmaz vai, jā, tāda iešana uz skolu, tad ir tā kā padošanās, jā. Jā.
Paldies par visiem rakursiem, kuros mēs ieskatījāmies uz šo tēmu. Un stunda mūsu dzīvē ir tāds uh, ļoti interesants laiks, kurā patiesībā mēs varam paspēt parunāt par pilnīgi jebkuru tēmu un kā to visu Dievs vada. Tā tas arī izdodas. Tā mums arī šoreiz tas izskanēja. Ceru, ka par svētību un par labu nāks daudziem. Un vēl ir kāda minūte laika, kurā es jums, Sandra, gribu lūgt. Iedomājieties, ka jūs tagad dzirdat visa pasaule. Šajā minūtē jūs varat pateikt kaut ko ārkārtīgi svarīgu, un tiešām visi sadzirdēs un visi uztvers. Kas tad ir tas, ko jūs gribētu mums pateikt, vai novēlēt, vai arī nodot kādu ziņu svarīgu? Mēs klausāmies visa pasaule. Tāds saviņojoši. Protams, ļoti, ļoti saviņojoši. Un šis saviņojums par tādu, jā, iespēju vēstīt visai pasaulē, man atgādināja manu saviņojumu par jebkuru sarunu ar mājmācības vecāku. Priekš manis tas, ka jūs esat izvēlējušies mājmācības ceļu, jums ir jūsu vērtības, jūs šajā ikdienā ceļaties, krītat, atkal ceļaties, ejat šaubāties un varbūt brīžam vispār nezināt, kur tālāk iet, nezinu, riņķojat pāpli. Lai vai ko jūs piedzīvojat, man šķiet tas ir tik ļoti īpaši un tas ir tik ļoti nozīmīgi priekš bērna, jo jūs visu laiku esat attiecībās ar bērnu. Jā, viņas var nebūt ideālas. Jā, viņas tur brīžam liekas būs ārprātīgi sāpīgs, bet jūs esat attiecībās. Nekas nav bērnam svarīgāks par vajadzību būt attiecībās. Un šis izsalkums pēc attiecībām, viņš ir nepiepildāms, kad bērns izaugs. Šī rēta paliks. Bet tas, ko jūs tagad varat dot bērnam, savas vērtības, savas attiecības, pat to, kāda jūs esat, kā mamma, kāds jūs esat kā tētis, cenšoties būt pietiekami laba mamma, pietiekami labs tētis, tas bērnam ir neatsverama dāvana. Un tā priekš manis, man šķiet, tā ir Dieva sūtīta misija jums būt attiecībās ar jūsu bērnu. Un nekas nozīmīgāks un reizē aizkustinošāks un neatkārtojamāks uz šīs zemes nebūs par jūsu attiecībām ar katru no jūsu bērniem. Paldies, ka jūs esat, paldies, ka jūs gatavi klausīties, runājat, uzticat savas grūtības, savas sāpes, un es vienmēr esmu gatava atbalstīt jūs šajā brīnišķīgajā ceļā, un tiešām aicinu nebaidieties, meklējiet palīdzību, meklējiet atbalstu, tas tikai stiprinās jūsu misijā. Paldies! Paldies! Sandra Armaneva, Guna Kise no Biedrības ģimeņu skola apvienība, jo bērni ir mūsu svētība. Jā, āmen!